Labdien! Labdien, cienījamais klausītāji! Sigita un Līga ir studijā! Tā mūsu 4. epizode ir klāt. Jā, tu neticēsi, mēs sēžam blakus brāļu kapiem. Kādam tas droši vien būs pilnīgi dīvaini. Nemaz nebrīnīšos. Mums vienkārši visur citur meta laukā. Negluži tā. Vienkārši tā ir tāda mūsu izvēle. Šeit pūš vējš. Cerams, ka netraucēs, ka varēs labi dzirdēt. Mēs esam ieguvušas pieredzi, kā kad mūsu radio raidījumā ienāk iekšā nelūgti viesi, cilvēki ar savām sarunām un tā. Un viena lieta, ko es redzu, kas notiek manā dzīvē visu laiku mājās, ir īpaši, kur man ir 2 bērni, 3 un 7 gadus jaunas meitas. Man visu laiku ir jāmācās saglabāt sevi, sadzirdēt sevi burzmā. Un tad, kad mums tajā stacijā tā iznāca pirmo reizi, kad fonā bija citi cilvēki un gāja garām dziedošie šlāgeri, tad man likās, ka klausītāji arī tev ir testiņš, vai tas tevi iztraucē vai izsit no esības vai neizsit. Un tie brāļu kapi priekš manis ir brīnišķīga vieta. Gadu atpakaļ man bija aicinājums aicināt cilvēkus satikties, un interesanti bija, ka tieši brāļu kapos. Un toreiz es piedzīvoju to, ka cilvēkiem ir ļoti dažādi viedokļi par to. Kādam tas likās pilnīgi nepiemērota satikšanās vieta. Apmēram tā, ka necienīgi tur kaut ko darīt un tā, bet es tur neko nevarēju darīt. Man tā teica augstākie, un es tam klausīju. Un rezultātā es redzēju, kāpēc. Tā bija brīnišķīga pieredze. Man tur vienkārši ar savu kanālu bija jābūt, jo tādējādi es varēju palīdzēt daudzām dvēselēm, kuras bija iestrēgušas, pacelties uz savām mājām. Un pēc pusgada apmēram, es tā precīzi vairs neatceros, bet pienāca viens mirklis, kad es savienojos ar brāļu kapiem jau no savas mājas, no garīgā turisma mājas. Tas ir apmēram 20 km no brāļu kapiem. Un tad es sapratu, ka es esmu paplašinājusies, un man vairs nav obligāti jābūt šajā vietā, ka es varu to izdarīt arī no tālāka punkta. Un atkal notika sadarbība, atkal notika dvēseļu pacelšanās uz mājām. Tā kā priekš mani šī vieta nav tā kā agrākos laikos, vai spoki un kaut kādas melnās enerģijas un tā tālāk un tā tālāk. Tie ir visi mūsu brāļi, tie ir visi mūsējie, visas tās pašas dievišķās būtnes, kas esam mēs. Un ņemot vērā to, ka mirušie gari neturās tajā vietā, kur viņi ir apglabāti, viņi turās tur, kur viņi ir dzīvojuši, kur viņiem ir tuvākie cilvēki, tad ņemot vērā to, ka apsēta īstenībā viena no tīrākajām vietām no gariem. Ja ņemt to tādā veidā. Un šodien īstenībā mēs vēlējāmies parunāt par komfortu, par komforta zonu un par izaugsmi. Vai Sigitai parādījās tāds jautājums, vai ir iespēja augt un būt komfortā zonā? Mana ātrā atbilde ir nē, tas nav iespējams, tāpēc, kad tad, kad tu audz, tu paplašinies, un līdz ar to arī paplašinās tava komforta zona. Vai arī tu vienkārši nojauc to komforta zonu nost, un tava visa dzīve ir kā
viens liels ceļojums, piedzīvojums. Tas ir tāpat kā skatīties, ka, piemēram, ja tu nesā ikdienā bikses un tu paliec lielāks un lielāks, tavas bikses ir tā komforta zona, un ja tavs vēders turpina augt, tad arī tās bikses sāk ar laiku spiest. Tev ir jāmeklē kaut kas lielāks. Tādā ziņā arī ir jāmeklē tā komforta zona, ir vienkārši vai no viņas ir jākāpj ārā pavisam, vai arī viņa vienkārši ir jāpaplašina. Jautājums ir tikai tajā, cik lielā mērā tu to dari, jo ir tie, kas vēlas augt, un tie, kas ir varbūt mazliet bailīgāki, tie var iet drusciņi pa drusciņai, viņu paplašināt katru dienu, pa drusciņai kaut ko jaunu iegūt, jaunu iemācīties par sevi, izpētīt jaunas vietas, vai arī otrs veids ir, kā saka, lekt baseina dziļākajā galā, vienkārši iet un izdarīt kaut ko tādu, par ko tu nekad neesi domājis, varbūt tas, ko tu visu laiku vēlējies darīt, bet tev ir bijis bailes darīt. Tā ir tā izkāpšana no savas komforta zonas. Un, ja godīgi teiktu, tad ir grūti atgriezties tajā vecajā komforta zonā. Tu vienīgais, kas tevi varbūt izdzen tajā komforta zonā atpakaļ tajā vecajā, ir tas bailes no tā, ko tu piedzīvoji, ka tas ir bijis pārāk liels, bet ar laiku tu vēlēsies to atkal piedzīvot. Tāpēc, ka tu sapratīsi, ka tajā lēcienā ir bijusi, piedalīsies tava dvēsele, ka viņai tajā brīdī ir bijusi tik brīva, cik nu brīva viņa tajā brīdī ir varējusi atļauties būt. Un tas mazais lēciens, ja arī tu atgriezīsies savā iepriekšējā komforta zonā, tas mazais lēciens tev visu laiku urdīs, tev atgādinās par to. Un īstenībā tas būs tas, kas tevi pamudinās atkal iziet no tās komforta zonas, atkal to pašu piedzīvot. Jo cilvēks nāk no dabas. Dabā viss aug, mainās, mirst, kaut kas jauns uzrodas, nemirst kaut kas vecs, uzrodas kaut kas jauns. Ir nemainīgas pārmaiņas. Un nevis nemainīgas. Nepārtrauktas pārmaiņas. Un īstenībā viens no pastāvīgākajām lietām visā pasaulē ir pārmaiņas, tāpēc, ka pārmaiņas ir vienmēr un visur. Tu nevari bez pārmaiņām vispār dzīvot. Tad, kad tu, kā piemēram, tehnoloģijas mainās šobrīd, ir tas, kad viņas nestāv uz vietas. Tad, kad mēs pārstājam augt, mēs īstenībā pretojamies tam jaunajam, kas nāk. Mēs, es pat nezinu, kas iestagnējam. Mēs paliekam par tādu kā purvu. Jo kas ir purvs? Purvs kādreiz ir bijis dīķis vai ezers, kuram vairs nenotiek ūdens maiņas. Un līdz ar to nepienāk nekas jauns un nekas vecs neaizplūst. Līdz ar to purvs vienkārši sāk sevi, kā saka, bojāties. Ir, protams, kaut kāds tāds šarmants piesitiens arī tam pašam purvam, bet no izaugsmes viedokļa purvs ir tā vieta, kur tu esi iestidzis un vienkārši tu tur sēdi un nekas nemainās. Tev nekas jauns nepieplūst un nekas vecs
neaizplūst. Un tā ir tava komfortzona. Tava komfortzona ir savā ziņā, ak, Dievs sāk lietas līst. Jā, par pārmaiņām. Par komfortzonu. Par komfortzonu. Nepārtrauktas pārmaiņas. Šodien vispār laikapstākļi mainās. Mēs paskatāmies vienā brīdī ļoti gāži aiz loga, citā brīdī saules spīd. Tāda tiešām dīvaina diena šodien. 5 dienas jau šodien nodzīvotas. 5 lietainas dienas un 5 saulainas dienas jau šodien nodzīvotas. Un, jā, tad, kad mēs esam komfortzonā, mēs īstenībā paši sēžam savā purvā. Labi, mēs viņu skaisti izskaistinām, mēs tur iestādam puķīti šeit un tur, noliekam dīvānu šeit, nopērkam jaunu televizoru, bet īstenībā mēs sēžam tieši turpat. Mēs šodien sēžam tieši turpat, kur mēs sēdējām vakar un aizvakar un aizvakar. Un tā īstenībā ir pretošanās dzīvei, jo ir tāds ļoti skaists teiciens, kad nomirstam mēs visi, bet dzīvojam tikai retais no mums. Dzīvo tikai retais no mums. Un, ja mēs dzīvē neizmantojam to iespēju iegūt no tās visu, ko mēs vēlamies, ko mūsu dvēsele vēlas, jo neviens jau nepiedzimst ar domu, kad es tagad būšu ofisa darbinieks, celšos katru rītu no 9 līdz 5. Mēs ar to nepiedzimstam, ar to mums iemāca skolas laikā, kad mums ir noteikts grafiks, ka mums ir noteiktas stundas, laiks, kārtība, struktūra. Tas viss ir iegūts no apkārtējās pasaules. Tas nav mūsu dvēseles sauciens. Tad, kad mēs esam bērni, mēs vēlamies būt ugunsdzēsēji, mēs vēlamies būt astronauti, mēs vēlamies būt aktrises un dziedātājas, mēs vēlamies būt mākslinieki. Mēs nekad nedomājam, ka mēs vēlamies būt par deputātu, vai mēs vēlamies būt par pārdevēju. Varbūt kāds arī to vēlas. Vēlas. Kāds vēlas īstenībā, man ir viena meitene, kura vienreiz sāk strādāt veikalā, viņa saka, es nekad nebūtu domājis, ka tas tik interesants darbs. Vienkārši kasē veikalā strādā. Redz, kāds ir atradis, kādam dvēselē šajā dzīvē vēlēsies būt pārdevēja, un viņa ir atradusi to. Un tajā ziņā viņa droši vien atdod visu sevi tam ko viņa vēlas. Bet cik daudz īstenībā no mums vēlas to, ko mēs pašreiz darām? Jā, Līga, kamēr tu runāji, ar mani notika daudzas lietas. Pirmā lieta. Salijām? Nē, tas bija tikai saldējums. Pirmā lieta, es sajūtu milzīgu spēku no brāļu kapa dvēselēm. Viņi šobrīd ir ar mums. Un mums un tev klausītāji nāk milzīgs atbalsts šobrīd. Tā ir tāda ļoti svētīga sajūta, pat Līga nodarbinājās. Atcerieties, viņa vienā redzījumā teica, ka viņa neraud, bet viņai nodarbinās, ja kaut kas. Jā, man kauliem pārskrēja kaut kas augsts. Tad kaut kas patiess. Es te mazliet tikai atgādināšu, mēs vēlējamies parunāt par tām pazīmēm. Par tām ķermeniskajām un citām pazīmēm, kā var zināt, ka ar tevi kaut kas notiek, ka notiek dvēseliska transformācija. Tā ir viena lieta, kad es sajūtu spēku, un paldies augstākajiem spēkiem, paldies visām tām dvēselēm, kuras šobrīd ir klātesošas. Otrs moments, pēc pagājušā raidījuma mēs bijām tur pie autos, pie tās upītes, un tad mums tur atnāca tādi puiši, kuri tur lamājās un nostājās pavisam netālu un tad mēs pārtraucām ierakstu un drusciņi pavirzījāmies citā vietā.
Un pēc tam man nāca tāda sajūta, ka mums jāraksta radio ir kaut kur citur, un tā sajūta bija tāda, ka man ir svarīgi iedot tev klausītāju maksimālo spēku. Caur šo raidījumu nodot maksimālo, ko mēs varam. Un tagad visa situācija ir saveidojusies tā, ka mēs atkal esam Madonā un mēs esam atnākuši līdz Brāļu kapiem un tagad man nāca aizkustinājums tieši par to, ka tas ir noticis. Vienkārši tas papildus spēks, kuru man bija svarīgi jums nodot, viņš ir atnācis citādāk nekā es varēju tajā brīdī iedomāties. Es tajā brīdī varēju iedomāties tikai no garīgā turisma mājām, raidījumu ierakstu vai arī no Līgas laukiem. Kas vēl ir iespējams? Jā, un te tu klausītāji var iemācīties jautājumu no Līgas un lietot savā dzīvē, kas vēl ir iespējams. Tad, kad tev, piemēram, ir dotas 2 iespējas, un tev abas liekas vai nu pietiekami pieņemamas vai pietiekami nepieņemamas. Un tu nevari, tev bez mazliet tā, ka tev ir jāizvēlas labākais no ļaunumiem, piemēram. Bet tu varbūt pat neiedomājies, ka ir 3., 4. un 5. iespēja. Un tad, kad tu esi nonācis šajā situācijā, ka tu nevari izvēlēties no labākajiem ļaunumiem vai labākajiem labumiem, tad tu vari arī paprasīt, kas vēl ir iespējams. Un jautā, kamēr tev atnāk skaidrība vai kamēr tas smagums pazūd. Un tad iespējams nāks cits risinājums, kas ir vēl iespējams. Vai arī vienkārši tad, kad ir tikai viena iespēja, vai arī tu vienkārši nevari atrast kaut kādu risinājumu savai problēmai, un tev vienkārši nekas nenāk prātā, nekas prātīgs tev nenāk prātā. Tad tu vari prasīt, kas vēl ir iespējams, kas vēl ir iespējams, kas vēl ir iespējams. Kamēr tā enerģija iztīrās, un tad, kad tu jūti, kad vieglāk paliek, tad vienkārši apstājies un negaidi. Atbilde nāks, kā piemēram, šoreiz pēc 6 dienām Sigitai atnāca atbilde uz to, kas vēl ir iespējams, kur vēl ir iespējams ierakstīt mājas radio, kur arī ir diezgan spēcīga enerģija. Jā, un tas, ko es gribēju teikt, tā pati tēma par komforta zonu, tā mūsu saruna ar Līgu bija pagājušo 3. Jā, 5 dienas ir pagājušas, un kā es esmu līdz tam nonākusi, es visas šīs dienas esmu to jautājumu kustinājusi. To un citus līdzās esošos jautājumus es esmu tīrījusi, strādājusi ar sevi, bet viena atslēgas lieta, ko es gribu jums padalīties, ir tāda filma Sarunas ar Dievu, mākslas filma. Ļoti laba filma. Un tas pats tas vīrietis, kurš tajā filmā ir galvenajā lomā, viņš arī tādus audio mācības ir ierakstījis. Un es vienā no viņa mācībām kaut kad aizvakar vai dzirdēju, ka vajag pajautāt savai dvēselē, ko viņa vēlās. Un tad pirms gulētiešanas es apsēdos savā gultā un gāju uz šo sarunu. Un no sākuma es redzēju dvēseli skumīgu, dusmīgu, vēl kaut ko, es visu to tīrīju ārā. Es lūdzu augstākajiem palīdziet, es izvēlos celties augstāk un es atbrīvoju to cēloni, kas rada tās skumjas. Es atbrīvoju to, kas starp mani un dvēseli nav tīrs, es atbrīvoju to agresiju. Piedodu, paldies, pieņemu, es izvēlos absolūto dievišķo ceļu un vīrišķās, sievišķās enerģijas sadarbību un mīlestību. Un vienā brīdī es saņēmu atbildi uz to, ko man dvēseli vēlās. Un atbilde bija piedzīvojumu. Un
zin kā liekas, ļoti izklaidējoši izklausās. Bet dvēsele ir gars ir fundamentāls, tā ir mūsu liesma. Tas ir mans sākums. Dvēsele ir ceļojošā. Viņa ceļo no dzīves uz dzīvi, no zemes uz zemi, no cilvēku uz cilvēku, no viena ķermeņa uz otru ķermeni, ja? Un, protams, ka viņi grib piedzīvojumu. Bet priekš viņas tas piedzīvojums ir izaugsme. Un tas, kas ar mani ir noticis pa šīm dienām, rezultātā es esmu ļāvusies izkāpt no komforta zonas, kaut, varbūt siltāk drusciņi būtu palikt tur, kur es esmu. Un piedzīvojums notiek. Pagaidi, viss vēl tik būs. Nē, man jau ir. Man jau ir piedzīvojums. Un tad, kad es runāju ar savu dvēseli, un tur bija divas lietas, ko es ieraudzīju. Pirmais, ka arī man, ar visu to, ka es 5 gadus jau runāju ar sevi, es visas savas domas, vakardien bija Tatjanai Mikušinai bija uzaicinājums 3 pievienoties arī tāda rozārija lasīšanai, tā kā lūkšanām arī caur translāciju. Un es pievienojos, un tur bija atslēgas doma, bija kontrolē savas domas. Man patīk vārds vairāk pārvaldīt, nekā kontrolēt, bet, un tur bija ieteikums no augstākajiem 10-15 minūtes dienā apsēsties vai vakarā vai kā, apsēsties un izfiltrēt, pavērot, kādas ir pa dienu bijušas manas domas un druskuņi pāanalizēt to. Un es tajā brīdī sapratu, ka es to visu daru. Katru dienu, visu laiku, es fiksēju savas domas, un es zinu, ka viņas nav nejaušas. Es viņām pievēršu uzmanību, es ar viņām strādāju. Ir reizes, kad es vienkārši jūtu domu, un es skaidri jūtu arī, ko tas nozīmē. Vai, piemēram, tas cilvēks par mani kāds ir iedomājies, ja? Varbūt man jāiztīra. Tad es, piemēram, iztīru. Palīdziet, es izvēlos celties, un es atbrīvoju to, kas starp mani un, piemēram, to cilvēku vai to situāciju nav tīrs. Piedodu, paldies, pieņem. Es izvēlos absolūto dievišķo ceļu. Viss eju tālāk. Ir reizes, kad tas ir kaut kāds jautājums dziļāks, ka tur kaut kas vairāk ir jāpastrādā. Ir reizes, ka tās ir kaut kādas norādes. Jebkurā gadījumā ar visu to, ka mana iekšējā pasaule notiek paralēli tam, kas notiek fiziskajā plānā, tur, nezinu, taisam ēst vai brokastojam vai šuju priekšautiņu vai ko. Iekšēji man visu laiku notiek. Bet tā saruna ar dvēseli vienalga bija tāda mulsinoša mazliet. Un tad es vēlreiz fiksēju to, saņēmu tādu apstiprinājumu, ka, mīļo cilvēku, mācies ar sevi runāt. Mācies ar sevi runāt. Velti tam laiku. Uzdod sev jautājumus un saklausi atbildi. Uzdod savam augstākajam. Šodien Līga jau pat saka, ka uzdod jautājumu ķermenim. Ko tavs ķermenis grib ēst, piemēram? Ko viņš grib vilkt mugurā? Lai mēs neesam vardarbīgi, kā tu teici šodien, kādu vārdu tu vardarbīgo lietoji, ja? Lai mēs neesam vardarbīgi pret sevi, pret savu ķermeni, pret savu dvēseli. Runāt. Un otra lieta, ko es fiksēju, pēc tam es uzdevu jautājumu savam garam. Ko tu vēlies? Un gars man neatbildēja. Un es nepieprasu. Un tas ir tas, ko mēs ar Līgu jau iepriekšējā raidījumā cilājām, ka tad, kad mēs uzdodam jautājumu iekš savas apziņas,
apziņa atpazīst to, ko ir pieredzējusi. Ja? Tad tas, kas viņai ir pazīstams. Tad, kad mēs uzdodam jautājumu iekš savas apziņas, tad mēs arī varam saņemt atbildi. Un šī saruna ir jāveido, šīs attiecības ir jākopj ar sevi iekš tās komforta zonas vai apziņas, kurā mēs esam, kuru mēs pārzinām kaut kādā mērā. Un tad, kad es uzdevu jautājumu garam, tad es sapratu, ka tas ir jautājums ārpus manas apziņas, un es negaidu atbildi. Es vienkārši uzdevu jautājumu, es painteresējos. Un es ticu, es zinu, ka kādu dienu vienkārši manī ienāks, ar mani kaut kas notiks, kaut kāds notikums. Un es jutīšu, ka tā ir tā atbilde no gara man, ko viņš vēlās. Tā kā jā, runā cilvēki ar sevi. Tāpēc, kad katru dienu mums no visām pusēm nāk ziņas par to, kas mums ir jāēd, kā mums ir jākustās, lai mums būtu ideāls ķermenis, kā mums ir jāveido attiecības, lai mums būtu saskaņa un mīlestība mūsu starpā, kā mums ir jāaudzina bērni. Un katram cilvēkam ir savs viedoklis. Katrs, kurš nu gudrāks, kurš nu netik gudrs, kurš nu ir izgājis entos kursus un samācījies, un tā viņa pārliecība ir tikai tajā, ka viņš ir mācījies no cilvēkiem, kas ir gudrāki par viņu, bet mēs esam katrs individuāls, mēs esam katrs piedzimuši savā noteiktā vietā, stāvoklī un laikā ar noteiktu kodu, ar noteiktu pieredzi, kas mums nāk jau no iepriekšējiem dzīvēm, un ņemot vērā to, ka mēs pasaulē esam cik tagad 8 miljardi, 7. Nadzēris nepateikšu. Starp 7 un 8 miljardiem cilvēku, un iedomājies, katrs cilvēks ir atšķirīgs. Katrs cilvēks, nav pasaulē 2 vienādu cilvēku, un līdz ar to tas, kas der vienam, nederēs otram, un īstenībā tāpēc, kad kaut kas der 1000 vai miljonam, nenozīmē, ka tas derēs arī tev, un mēs tagad līstam. Atkal sāk līt. Mēs sēžam zem pļavas. Un tieši tāpēc es, piemēram, katru dienu, esmu diezgan aktīvs Facebook lietotājs, un katru dienu es atveru Facebooku, un man viens saka, kad ir jātaisa 50 pietupieni dienā, lai iegūtu skaistus gurnus un skaistu dibenu. Otrs saka, ka man ir jāuztaisa 105 pietupieni 6 dienās, un tad es iegūšu skaistu dibenu. Otrs saka, ka man ir jāēd tur... Nē, man interesē, ko tavs ķermenis saka, cik tev pietupieni? Vai vispār? Manam ķermenim neinteresē pietupieni. Manam ķermenim neinteresē. Mēs tagad zem plēves sēžam, jo tiešām sāka likt. Un tāpēc īstenībā varbūt tavs ķermenis vienkārši grib aiziet pusstundu ilgā pastaigā. Varbūt viņš šodien grib apēst veselu bļodu ar salātiem un nākamajā dienā apēst vienu šokolādes tāfelīti. Tāpēc, kad īstenībā mēs esam savā ziņā stulbi. Tāpēc, kad... Paldies par komplimentu. Paldies, Līga. Es ļoti sen šito jau gaidīju. Es ilgojos, kaut man kāds to pateiks. Jā, savā ziņā mēs esam stulbi. Tāpēc, kad ķermenis īstenībā ir atsevišķi no prāta. Un tas būtu tas pats, kas, piemēram, es tagad Sigitas vietā izdomāšu, Sigita, tev šodien jāēt ir dārzeņi un kotlete un kaut kas... nedomās pirināties. Jā, tieši tas. Un tieši tāpēc mēs ar savu prātu pieņemam visus tos lēmumus sava ķermeņa vietā.
Kaut gan īstenībā mūsu ķermenis varbūt kliedz, nē, šodien gribu šokolādes saldējumu. Un jā, labi. Zini kā, tu tagad ved uz to, kad varbūt drusciņi vajag ieviest skaidrību. Labi. Jo tad, kad tu saki prāts un ķermenis, tad izklausās tā, ka prāts tā kā ir jānoliedz un jāklausās tagad ķermenī, bet pagaidi, prāts vispār ir piederīgs ķermenim īstenībā. Prāts ir iekš mūsu ķermeņa. Jā. Bet viņš neklausās to, ko mūsu ķermenis saka, tāpēc, ka prāts ir izveidots no ārējiem impulsiem. Prātu ir izveidojis sabiedrība savā ziņā. Īstenībā mūsu prāts ir instruments, kas mums ir jālieto tad, kad mums ir nepieciešams. Bet mūsdienās tas prāts īstenībā ir pārņēmis visu vadību. Bet, zin kā, tā doma, es drusciņu paprecizēšu. Labi, es mēģināšu uzzīmēt. Mums plēvais nevajag, laiks mainījās. Hello, citā realitātē tauta. Vienkārši, jā, tas ir interesanti ļoti. Es pamēģināšu uzzīmēt vienu bildi, kā es to redzu. Tā caur savu pieredzi, lai ienātu drusciņu skaidrība. Citādi parādīsies, mēs arī būsim uztaisījušos putru, ja? Tātad, no kā mēs sastāvam? Pirmais. Āda. Es sākšu ar pirmsākumiem. Ir gars. Tā ir mūsu liesma. Tas ir mūsu ugunskurs, no kura mēs kaut kad, daudz tūkstošu gadus atpakaļ esam sākušies. Tad radās dvēsele, ceļojošā daļa. Tā ceļojošā daļa, starp citu, sadalās vēl, kad dvēsele sadalās daļās. Un pēc tam ir cilvēks, ķermenis. Ķermenī ir prāts. Prāts ir saistītais ar ķermeni. Apziņa nav saistīta ar ķermeni. Apziņa ir kaut kas, viņa nav saistīta konkrēti ar šo cilvēku ķermeni, ar manu Sigitas ķermeni. Viņa nav ar to saistīta. Viņa, kā lai pasaka, viņa ir saistīta, bet viņa ir ārpusē. Apziņai robežas ir elastīgas. Tāpēc mēs runājam par to, ka mēs apziņu paplašinām. Šobrīd uzstādījums no augstākajiem spēkiem paplašiniet savu apziņu, tad savu redzējumu, to, kā jūs lietas uztverat. Un tad, kad es sāku dievišķo ceļu, tad es uzaicināju. Es iztīrīju to, kas nav tīrs starp mani un dvēseli, to, kas nav tīrs starp mani un prātu, un es uzaicināju dvēseli un prātu dzīvot sadarbībā. Un turpmāk, ja līdz tam mirklim, kad es to darīju, prāts bija dominējošais, kas ir lielākajā daļā sabiedrības šobrīd, tad tajā brīdī es uzaicināju, es viņus informēju, savu dvēseli un prātu es vedu uz sarunu. Un es teicu, turpmāk pirmais impulss būs no dvēseles. Pirmais impulss, kas man ir svarīgs, man kā Sigitai, kurai ir dvēsele un prāts, būs no dvēseles. Un nākošais, es teicu, prāts tajā brīdī, pēc tam, kad es to impulsu esmu saņēmusi, pieslēdzies uz pilnu klapi, tu man esi absolūti vajadzīgs. Un kopš tā brīža man vispār nav vairs nekādu nevajadzības pārmest, man tur prāts kaut ko tur bāžās virsū, pārmet kaut ko izdomājis tur. Nav man vispār šādas pozīcijas, mans prāts ir sadarbībā. Man viņš ir vajadzīgs. Es vienkārši esmu pati ierādījusi savam ķermenim, savai būtībai, es esmu pati izvēlējusies, kādā zobratu savienojumā tas darbosies. Un apziņa, un manā gadījumā es prātu pieminu ļoti reti. Viņš strādā, es viņam pasaku paldies, bet vispār es ar viņu
man nav ar viņu, man vienīgais, ko es piesaucu, ir apziņa. Un apziņa ir ārpus mana ķermeņa. Ja? Tas ir kaut kas plašāks, un tāpēc, jo mēs paplašinām apziņu, jo mēs vairāk varam aiziet iepriekšējās dzīvēs, apcerēties kaut kādas situācijas, uzcelt kaut kādas sajūtas, atgriezties pēc vairākiem gadiem pie kaut kāda jautājumu, kur pāris gadus atpakaļ man nebija spēka risināt. Bet tagad viņš atnāk, Sigit, tagad atrisini, ja? Tad, kad mēs, es neesmu vēl izmēģinājuši to, kā tas ir pajautāt ķermenim, ko tu gribi, bet viena lieta, ko es esmu iemācījusies pagājušā gadā pēc Helsus festivāla, ir no Krajona, kas arī ir būtne. Viņš ir devis mācību, viņš ir arī vairākas grāmatas uzrakstījis, bet es neesmu tās lasījusi. Kā lai pasaka, es ņemu to, kas mani uzrunā, kas pie manis ir atnācis, un es strādāju ar to. Man nevajag obligāti visas grāmatas izlasīt. Un no Krajona priekš manis atnāca viņa mācība par noskaņošanos uz 5. dimensiju. Pagājušā gada augustā tas notika. Un tad es katru dienu praktizēju. Es apguvu to, gāju cauri tiem skaidrojumiem, viņa skaidrojumiem, kāda dzīve ir 5. dimensijā, tajās vibrācijās. 5. dimensija ir vienkārši, ka mēs esam augstākās vibrācijās. Un tur bija tāds termins, kur es lietoju, un man šķiet, ka tas varētu būt tāds precīzāks, lai nejauktu to prāts un ķermenis. Ķermeņa garīgais saprāts. Jo tad man šķiet, ka mēs uzrunājam nevis ķermeņa smago daļu, teiksim, kaut kādu ārējo čauliņu, bet mēs vēršamies pie ķermeņa garīgā saprāta. Tas ir pie ķermeņa augstākās daļas. Tāpat kā gars priekš manis ir augstākā daļa, tad arī priekš ķermeņa ir augstākā daļa, augstākais es. Ja? Tad ķermeņa garīgais saprāts. Viens es esmu lūgusi, kā Krajons mācīja, pārprogrammē manu bioloģisko gara fizisko sistēmu tā, lai viņš ir maksimālajā priekā, mīlestībā, pateicībā, pašpietiekamībā, veselībā, piedošanā, pieņemšanā, laimē. Bet, protams, es pamēģināšu arī to, kā tas ir pajautāt ķermeņa garīgiem saprātam, ko mans ķermenis vēlās. Tu viņam arī vari paprasīt, kā tu ķermenī vēlies kustēties, ko tu vēlies ēst, vai tu esi izsalcis, vai tu esi izslāpis, varbūt tu vispār negribēsi, ko tu šodien vēlies vilkt mugurā. Tu pat vari uzprasīt ķermenim un pajautāt, kāds tu vēlies būt ķermeni. Jo ir ķermeņi, kur īstenībā vēlās būt tievi, ir tie, kas vēlas ķermeņi būt resni, ir tie ķermeņi, kas vēlas būt atlētiski, ir tie, kas vēlas būt ļoti tievi. Un īstenībā, ņemot vērā to, ka pasaulē ir katrs cilvēks ir savā individuālajā ķermeņa formā, ko tikai sabiedrība ir noteikusi, ka viens vai otrs ķermenis ir labāks vai sliktāks, bet šajā 7 miljardu ķermeņu jūklī mēs visi esam ideāli savā ziņā. Ir vienkārši tie ķermeņi, kuri nejūtās, ir tie cilvēki, kuri nejūtās ērti savā ķermenī, tāpēc, ka varbūt viņi neizskatās tā, kā viņa ķermenis vēlētos izskatīties. Bet ir cilvēki, kuri ir gan tievi, gan resni, gan gari, gan īsi, gan atlētiski, gan kaulaini, gan pufīgi, kuri īstenībā jūtās ļoti labi savā ķermenī. Un tas priekš viņiem ir tas viņu
ideālais ķermenis šajā dzīvē. Tāpēc ir svarīgi nevis izskatīties, kā to nosaka mūsu sabiedrība, bet ieklausīties ķermenī un būt tam, ko jūsu ķermenis vēlas būt. Un tad arī nāks viss pārējais, jo īsnībā arī ķermenis būs pateicīgs tev par to, ka tu esi tas, ka tu viņā ieklausies, un viņš tev varētu atnest ļoti daudz ko vērtīgu, kā piemēram attiecības tādas, kādas tu vēlies, darbu tādu, kādu tu to vēlies. Tāpēc, kad arī, ja tu jūties labi savā ķermenī, tad arī viss pārējais īstenībā apkārt tiek ievirzīts tajās sliedēs, kurās tu jūties ērti un kas ir tev patīkams. Jā, un reizēm ķermenis var būt dušīgs arī tāpēc, ka ir kaut kādi slēptie, iedomātie iemesli. Piemēram, es zinu vienu puisi, kurš teica, ka viņam likās, ka tie cilvēki, kur ir omulīgi, viņi ir apaļīgi. Un viņš gribēja būt omulīgs. Un vienā brīdī viņš saprata, ka viņš nevar normāli pelpot, nevar normāli pakriesties gultā un sāka iet dziļāk un interesēties, kas, un pēkšņi saprata, ka viņš ir kļuvis apaļīgs tāpēc, ka viņš grib būt omulīgs, ka viņiem ir priekšstats, ka omulīgs ir tikai tas, kas ir dušīgs. Un vēl ir kāda situācija, ka var... sieviete varbūt ir dūšīga, tāpēc, ka viņa negrib, piemēram, vardarbīgas attiecības ar vīriešiem, jo viņiem tādas dūšīgas nepatīk. Un tad viņi domā, ka uz viņu neskatīsies neviens. Vai arī ir cilvēki, kur liekas, ka apaļīgi cilvēki ir labāki cilvēki, kā labsirdīgāki cilvēki. Nu, tas ir pat omulība, jā. Tas ir pat omulība. Tas ir tāds priekšstats, jā. Jā, tas omulīgs, ir... labsirdīgs. Jā, omulīgs, labsirdīgs, tāds kaut gan īstumā es lāga dvēsele. Kaut gan es arī esmu redzējis ļoti apaļīgus un riebīgus cilvēkus, tā ka tas nav īstenībā radītājs. Jā, arī jā, augstprātīgus un tā. Man pašai bija tikko pieredze, braucot uz festivālu, es nogriezu pēc vairākiem gadiem matus priekšā sev uz pieres, ja? Čolku. Čolku, jā, tautā saka čolku. Un man tā, es īsti nezināju, vai es gribu, vai es negribu, es teicu frizerē, labi, nogriez, ja man nepatiks, es atspraudīšu. Un tā doma bija tāda, kad, es atceros, ka man toreiz, kad es vēl griezu, tad bija smuki. Izskatījās labi, un man tāda pagarana seja un grumbas, vai ne, tagad man jau gadi, vai ne. Un es nogriezu, un es aizbraucu uz festivālu, un es pirmo dienu nodzīvoju ar to čolku. Pirmkārt, man viņa niezēja. Un otrkārt es sapratu, man to nevajag. Un treškārt, nākamajā dienā es, protams, biju jau atspraudusi uz Helsus festivālu to čolku, un es atbraucu mājās, un es skatījos vienu meditāciju. Mikušinas mājaslapā bija tāds, kā viņu sauc, var sakot, meditatīva dziedāšana, un tur bija tāds vīrietis ar baltām svītrām uz pieres. Un pēkšņi es klausos, un man pēkšņi saslēdzās, ka manas grumbas uz pieres, tā ir mana pieredze. Tas ir kaut kas, ko man vispār nevar atņemt, tā ir mana svētība un vērtība, un es sapratu, ka nākamreiz, man vēl nav salicies neviens tāds pasākums, kur es varētu uzkrāsoties, man vispār jādomā, ar ko to izdarīt, bet es sapratu, ka man tās grumbas savas ir jāizceļ ar baltu svītriņu. Tas ir variants, vienkārši, bet principā es tajā brīdī, tas, kas bija atlaidies vaļā, bija tas priekšstats, ka es kļūstu vecāka, tātad nesmukāka, tātad grumbaināka. Un tad tu attaisnojumu. Tātad man tas ir jāslēpja. Tāpēc tu čolku nogriezi. Lai grumbas bet, protams. Dievs, garāku vajadzēja atstāt. Es īsti nezināju, man to vajag, bet, jā. Ko tu? Un tagad tev ir attaisnojums tavām grumbām. Nav nekāds attaisnojums, es tagad mīlu savas grumbas.
Es vienkārši viņas mīlu, es mīlu pati sevi. Un nav ko iztaisīties par jaunāku vai tur pieprasīt no sevis. Tu neesi seksapīla. Seksamīza. Pīla Seksamīza. angliski ir miza. Tas ir seksamīza. Seksamīza. Tā kā tajā audio ierakstā sarunas ar Dievu, tur arī viņš... Kas tas ir pa cilvēku? Es taču nevaru atcerēties angliskas vārds. Nils Donalds Walsh? Jā, man šķiet. Labi. Grāmata ir tāda izdota latviski, kas? Jā? Jā. Nu, klausītājiem. Jā, es kaut ko esmu dzirdējusi tādu, jā. Nu, jau aizmirst, ko es gribēju teikt. Nu, labi, nav svarīgi. Nav tik svarīgi. Mēs atkal baudam klusumu. Kamēr mums vēl ir laiks par tām pazīmēm, kādas ir pazīmes, ka jo man Sigita izrādīja, kad pagājušajā šovā... Jā, pagājušajā radio šovā. Jā, radio šovā varēs dzirdēt fonā, ka es žāvājos. Un tieši tad, kad mēs lietojam tīrīšanas formuliņu. Un es atradu attaisnojumu. Jā. Bet īstenībā tas nav attaisnojums. Tas ir, īstenībā žāvāšanās ir viena no pazīmēm, kad notiek dziedināšana. Kad augstākie spēki mums sūta savu dziedināšanu. Es nezinu, kāds tam ir fizioloģiskais iemesls, bet es no savas pieredzes atceros, kad man viena draudzene, kas nodarbojas ar eņģeļu kāršu lasīšanu, un katra sesija ar viņu ir vienā žāvāšanā. Un arī internetā es meklēju paskaidrojumu, kāpēc tas ir. Un īstenībā es nekur nevaru tādu īstu paskaidrojumu atrast. Un īstenībā es vienkārši jāpieņem. Jā, vienkārši jāpieņem. Man arī viena draudzene ir tāda, kad mēs pa telefonu esam strādājuši un viņa nožāvējas, sākās Sigita process. Bet ir atšķirība, kad tu žāvājies, tā kā notiek dziedināšana, vai tu žāvājies vienkārši, ka tev ir garlaicīgi. Ja tu daudz strādājies ar sevi, tad to atšķirību var ievērot. Kāda ir tā atšķirība, ka tu žāvājies, ka tev augstākie sūta dziedināšanu, vai ka tu vienkārši nogarlaikojies? Jā, un vēl tās pazīmes, kas varbūt var reibt galva. Var būt tāda sajūta, ka tu esi tā kā... Tā ir paplašināšanās galvas reipšana. Var būt tāda sajūta, ka tu esi tā kā vatē. Tu tā kā dzirdi, bet tanī pašā laikā tu tā kā sastindzis mazliet, ka tu īsti nesaproti, kas notiek. Otrs ir, kas man ir raksturīgs, man vienmēr drebuļi pārskrien pāri. Tam ir kā arī fizioloģiskais izskaidrojums, ka muskuļi atbrīvo to enerģiju, kas bija, kas bija saslēgta viņu saspringdzinājumā. Un otrs ir Sigitai raksturīgs. Raudāt, jā, tas ir. Es arī raudu, bet ļoti reti. Es jau pat šodien paspēju, kamēr Līga te pļāpāja par komforta zonu, tikmēr man bija aizkustinājuma asaras tieši par to brāļu kapu dvēseļu pieslēgšanos. Tā, man vēl nāca sajūta, ka jāpasaka, kad par brāļu kapiem, par dvēselēm, par kurām parasti runā, ka tur, kaut ko sliktu tādu, ka tas ir melns, ka kaut kas netīrs, ka tur nāk virsū, ka mēs traucējam un tā. Mēs īstenībā netraucējam, ne viņi mums traucē. Vienīgais, ko visām dvēselēm, visiem gariem, vienīgais, ko viņiem vajag, ir mūsu mīlestība. Un īstenībā viņi grib ar mums pakomunicēt. Tieši tā. Jo viņi ir tādas pašas būtnes, tā kā mēs, tikai bez ādas un kauliem. Tieši tā. Un ja viņi pie mums nāk, tad mums ir dzirdīgas ausis. Cits jautājums ir, vai mēs ņemam pretī. Vai mēs esam gatavi tam parunāt, iedziļināties, apsēsties, labi, ok, man no tevis ir bail, bet ko tu no manis gribi? Pasaka kaut ko tu gribi? Vismaz iet uz to sarunu, un viņš uzreiz atbildēs, un arī formulu var lietot. Tad augstākie spēki
palīdziet man, ja gadījumā šobrīd tev ir kaut kāda dīvaina sajūta un nāk kāds mirušais radinieks domās vai kāds gars, tad mēs varam šobrīd iztīrīt. Augstākie palīdziet. Es izvēlos celties augstāk. Un es atbrīvoju to, kas starp mani un to dvēseli vai tām dvēselēm, kuras man šobrīd rādās, vai kuras es jūtu, vai kuras ir šeit brāļu kapos, es atbrīvoju to, kas starp mani un viņiem nav tīrs. Es atbrīvoju visu to, kas man traucē pieņemt mūsu sadarbību. Es atbrīvoju to, kas man traucē pieņemt to iespēju, kas ir aiz tās sadarbības. Jo tā ir mana iespēja, mana, tava, tās dvēseles iespēja. Mēs varam viens otram palīdzēt, mēs nevaram viens bez otra, mums kaut ko drusciņu vienam no otra vajag. Un tur nav nekā slikta. Jo caur to nāk skābekļa baloniņš. Visām pusēm. Tad es atbrīvoju to, kas man traucēja pieņemt, to, kas ir aiz tās, to iespēju, kas ir aiz tās sadarbības ar gariem, dvēselēm, būtnēm, eņģeļiem, sauciet kā gribat. Un laižam slotiņu. Mums nāk paralēli arī lietus kā slotiņu. Piedodiet, 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 piedodiet uz visām pusēm, vienkārši laižam. Piedodiet, 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 piedodiet man un piedodiet vispār. Laidiet vaļā, vienkārši topiet brīvi. Piedodu. Es piedodu sev, piedodu visiem citiem, visiem pārdarītājiem, visiem no visām citām, visos laikos, visās telpās. Viņš atkal zem plēvis. Paldies! Paldies, paldies, paldies par visām iespējām, par sadarbību, par to, ka jūs nākat pie manis. Paldies, 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 paldies. Un es pieņemu. Es pieņemu dievišķos mehānismus, es pieņemu iespēju sadarbībā, būt ar smalko pasauli. Arī tad, ja es līdz galam nepazīstu to vēl, bet es esmu gatava iet tajā iekšā. Es pieņemu dievišķos mehānismus. Un jaunā izvēle. Es izvēlos absolūto dievišķo ceļu. Un vīrišķās, sievišķās enerģijas sadarbība un mīlestība sevī. Vispirms sevī. Un tad attiecībās ar citiem. Kā jā, es ceru, ka ir izdzēsušies, nonullējušies visi vecie priekšstati par to, ka gari ir kaut kas slikts vai melns vai pāridarošs. Lai kā arī būtu, lai kā arī būtu, jebkurā gadījumā tā katru reizi ir arī mana iespēja. To vienmēr vajag uzlūkot kā manu, savu iespēju, kas man tajā ir iespējams. Kāpēc tas pie manis nāk? Un tā. Nelīst vairāk, man liekas. Un raidījums iet uz izskaņu, un mēs arī vēlējāmies paziņot, ka mēs šodien izdomājam beigās par to pasākumu, ko mēs pieminējām pagājušā raidījuma beigās, kad uztaisīt 2 dienu tādu praktikumu. Mājas radio praktikums 5. dimensijā, jā. Tā būtu precīzi. Tieši tā. Tas būs nosaukums tāds, un tas notiks 27. 28. augustā Uķuros pie Sigitas. Un tas būs... Garīgā turisma mājās. Jā. Un tas būs īstenībā, tā nebūs atpūta, tas nebūs festivāls, tas būs darbs ar sevi. Un Sigitai bija doma, viņas doma par pasākumu bija to, ka tas būs mājas,
Jā, tā galvenā doma gan mājas radio, gan arī šim dzīvajam praktikumam ir mājas sajūta. Tā mājas sajūta, ko katra mūsu dvēseli pazīst tur no augšas, no paradīzes, kā cilvēciskajā plānā sauc to, ja? Mūsu uzdevums un iespēja šobrīd ir nocelt paradīzi uz zemes. Un tas ir tas, ko mēs gribam piedzīvot tajās 2 dienās, sajust, piedzīvot paradīzi uz zemes, katram savu paradīzi, un mūsu vēlēšanās ir, lai mājās braucot, jūs esat kaut kas cits, un jūs braucat ar to mājas sajūtu sevī iekšā uz savām fiziskajām mājām, bet jau pilnīgi cits cilvēks. Jā, jo mana doma par pasākumu ir, kā izgriezties veļas mašīnā, centrifugā, kad viss tas, kas nav vajadzīgs, viss tiks atstāts, iztīrīts un izdzēsts tur uķros, un mājās jūs iesiet bez bagāžas. Un jau ar to mājas sajūtu, kas pēc kā dvēsele augst. Tā paradīze, kurā mēs nonākam tagad un šeit, nevis tad, kad mēs, noliekam karoti. Jā, tā ir tā brīvība, ko arī šajās 5 dienās kopš sarunas ar Līgu es staigāju pa saviem laukiem, un es saprotu, es vienā brīdī varu gatavoties kāzām, vienā brīdī es eju paravēju dārzu, un citā brīdī es paplūdzu kliņģerītes un tā rimti, un es sapratu, Sigita, tev ir tā brīvība, tev ir tā, ko tu vēlies. Pieņem viņu līdz galam. Tas apziņai ir ļoti grūti, jo mums ir tie priekšstati, kad ir jāstrādā, jāpelna nauda, ir kaut kādi rāmīši, ja? Bet īsnībā tā brīvība jau ir, tikai pieņemt viņu līdz galam. Tas ir tas mūsu ikdienišķais uzdevums, tīrīt ārā to, kas traucē pieņemt. To savu izvēli, jo tā ir īstenībā mana pašas izvēle, ja? Tikai es mulstu no tās brīvības, kurā es patiesībā dzīvoju. Tāpēc, ja vēlies, lai arī tu nonāktu pie tās mājas sajūtas daudz ātrāk un vieglāk, tad droši seko līdzi mūsu rakstiem gan Facebookā, gan draugos, un arī droši mājas radio mēs paziņosim gan nākošajā un aiznākošajā un vēl citos raidījumos. Tā kā droši dod ziņu, ja tev ir vēlme un interese savienoties. Jā, jūlijā garīgā turisma plāns jūlijam arī ir ielikts garīgā turisma lapā, gan Facebookā, gan draugos. Tā kā, ja interesē un gribās pastrādāt arī jūlijā, droši varat braukt arī uz citādu dienu, vienkārši piedzīvot vienkārši citādāku dienu. Un vienmēr paralēli ir iespēja strādāt ar sevi. Un neaizmirst, ka 23. jūlijā mēs būsim Cēsīs ar savām brīnum dāvanām. Jā, sev un citiem. Ko tu varēsi iegādāties. Labi, tad šis raidījums jums ir izskanējis. Paldies par klausīšanos un uz tikšanos nākamreiz. Jā, un paldies visām būtnēm, kas bija klātesošas šajā raidījumā, un arī tev, klausītāji, par to, ka tu esi. Paldies. Atā. Atā.